Labvakar! Šovakar Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājās Zirgu pasts būs īpašs vakars. Norisināsies Latvijas pasākumu fóruma izcilības balva. Mēs būsim 3 pasākumu vadītāji, kas pārtaps dažādos tēlos. Mans vārds ir Mārtiņš Jaunslavietis. Mans vārds ir Dita Apsīta. Mans vārds ir Jēkabs Pikšēns. Jā, varbūt pastāstiet, kādos tēlos jūs šovakar pārtapsiet. Visiem zināms, ka pagājušajā vasarā norisinājās 13. Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētki. Tādēļ esmu saģērbusies tautstarpā. Es, kā šīs pašas vietas Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājas Zirgu pasts pārstāvis, pirmajā daļā būšu students. Un es būšu tehniskais darbinieks, jo bez tiem cilvēkiem neviens pasākums nav iedomājams. Sākam? Kuri ir pagājušā gada labākie pasākumi Latvijā? Latvijas pasākumu nozare satiekas reizi gadā, lai noskaidrotu izcilākos nozares pārstāvjus Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā. Paldies, paldies, paldies! Milzīgs paldies! Paldies, protams, par šo brīnišķīgo novērtējumu. Baigais paldies! Paldies par atzinību! Paldies par novērtējumu! Paldies! Liels paldies! Gribu pateikt lielu paldies! Jā, paldies, sveicinu no Liepājas. Milzīgs paldies! Liels paldies par šo! Paldies! Ja jūs zināt, cik mēs esam laimīgi! Un paldies visiem! Liels paldies! Un liels paldies! Paldies pasākumu fórumam! Paldies, liels paldies! Paldies! Paldies, protams, prieks! Paldies par lielo pagodinājumu. Paldies! Nebija vispār cerības. Paldies! 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 Skaties Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas paziņošanas pasākumu no Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājas Zirgu pasts, piedaloties izciliem aktiermākslas studentiem un 4 izciliem brāļiem no humora šova 4 brāļi. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Esiet sveicināti Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājās Zirgu pasts. Saka? Savu pēdējos darbiņus vajadzēja pielīmēt vārdus, jā? Es ātri, jā? Es uzmanīgi. Kas tad ir izcils pasākums? Un kas rada šos izcilos pasākumus? To mums palīdzēs noskaidrot 4 komiķi. No humora šova 4 brāļi – Jānis, Juris, Oskars un Kozmens. Sveicināti, sveicināti, sveicināti. Mēs esam tie 4 brāļi, un mēs tik tiešām noskaidrosim, kas ir izcils pasākums. Ne jau no sevis mēs to noskaidrosim, mēs to noskaidrosim no izcilniekiem šeit. Kas jūsuprāt ir izcils pasākums? Kas ir izcils pasākums? Nauda? Ķis, jā? Par to, ka mēs vēl domājam, jā, par pasākumu. Es zinu, papildu jautājums, kas ir vajadzīgs, neskaitot piķi. Kāds 1, 2, kāds 30 lietas varat uzskaitīt, kas nepieciešams izcilam pasākumam. Komanda. Viņa šobrīd Milānā ir. Šobrīd, jā. Tāpēc šobrīd šis pasākums ir ok, un līdz izcilam tad viņiem jāatgriežas. Pagaidīsim, līdz viņi atgriezīsies. Man liekas, ka no priekša skatoties, kreisais planks varētu būt uz mums apvainojies, jo mēs neko tur neesam
pajautājuši. Ejam pašā galā uzreiz. Vienkārši pāri duram visam. Jā. Kas jūsuprāt ir izcils pasākums? Ļoti labs jautājums. Es teiktu, kas ļoti trāp sirdī. Paliek atmiņā. Nelaiž vaļā. Tromps. Kardiologa konference. Jā, īstenībā dažreiz ir tā, kad ir tā paņem, ka nelaiž, ka tu nevari. Kas ir izcils pasākums, lūdzu, pastāsti? Man liekas, izcils pasākums ir tāds, no kur tu nevari cilvēks dabūt projām. Nevis tas, un tas, uz kuru cilvēku atnāk stundu prātu. Tu runā par Akropols Pringles? Pieņemsim. Okay. Tas bija labs, tur nevarēja dabūt prom. Man tas tur varēja ļoti labi dabūt projām. Ļoti labi, izcils pasākums. Par kuru vēl runā, bet ja tā kopumā skatās, tad gaisma, skaņa, cilvēki un organizatori visi sajiet vienā. Un tad viņiem ir kopēja enerģija un tā arī aiznest līdz skatītājiem. Kas būs balvā? Video lūdzu! Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas Latvijas izcilākajiem pasākumiem 2020. gadā tappa no Latvijas kūdras, simbolizējot Latvijas pasākumu ekosistēmas unikalitāti pasaulē. 2021. gada pasākumu balvas tika radītas no ozola, lai uzsvērtu nozares spēju izdzīvot vīrusu apņemtajā pasaulē. Savukārt 2022. gadā balvas materiāls bija papīrs. Tas rādīja, ka katra ideja, kas pierakstīta uz baltas lapas, var kļūt par izcila pasākumu pamatu. 2023. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas tappa no gaismas. Mazā ideju spuldzīte ieslēgta iededz radīšanas brīnumu, no kura top izcili pasākumi. Bet 2024. gada Latvijas labākajiem pasākumiem balva tappa no Latvijas māla, kas radies pirms 350 miljoniem gadu. Pamatīgs, bet tajā pašā laikā tik vienkāršs, tuvs un saprotams. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balva ir dzīva, patstāvīgi dzīvojoša un neatkarīga. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas pamatā ir dzīvotne, jeb augu terārijas. Tas nav jākopj, tas pats sevī rod enerģiju, aug un attīstās. Tieši tāpat kā pasākumi, kļūstot lielāki, labāki un izcilāki. Jā. Un kāds tad bija 2025. gads pasākumu nozarē? Es gribēšu pieteikt izcilāko gaismu notikumu. Lūdzu, video. – 2020. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais gaismas objekts projekcija bija brīvības pieminekļa izgaismojums Mana dziesma. 2021. gadā izcilākā gaismu pastaigu taka bija Ziemas gaismas dārzs 2020–2021. Savukārt 2021. gada izcilākais izgaismojums bija Strūklaku vides objekts Jelgavas barkarola. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas 2022. gada izcilākais gaismu notikums bija gaismas pastaiga izgaismotā Liepāja 2022. Un 2023. gada izcilākais gaismu notikums bija gaismas pastaiga izgaismotā Liepāja pilsēta Paradoks. 2024. gada izcilākais gaismu notikums bija gaismas taka Veļi Brīvdabas muzejā. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais gaismu notikums ir Gaismas festivāls Staro Rīga 2025, Vecrīgas gaismas loks, rīkotājs Sijā Untitled. Gaismas taku triloģijas Gaismas gadskārtas pirmā daļa, Viņa saule, Veļi, rīkotājs Sijā Untitled. Pastaiga izgaismotā Liepāja radošā taunojauta, rīkotājs Liepājas kultūras pārvalde sadarbībā ar Sijā Untitled.
Gaismas taku triloģijas, gaismas gadskārtas pirmā daļa. Viņa saule veļi. Rīkotājs Sijā Untitled. Nē, nu, neko daudz neteikšu, bet paldies jums un tiešām liels prieks, ka novērtējat mūsu veikumu. Paldies! Mēs tev neļausim tā aizlaisties vienkārši. Nu, nāc pa vidiņu brālīšiem. Jā, būsi viens no brāļiem tagad. Loģisks jautājums. Visiem uzreiz rodās šajā kategorijā, kāds bija elektrības rēķins. Labāk neteikšu. Savādāk visi domās, ka mēs esam vainīgi pie augstajām elektroenerģijas cenām. Jā, Paldies. Apsveicu. Apsveicam vēlreiz Untitled. Jā, paldies 4 brāļiem. Uztaisam vēlreiz ovācijas uzvarētājiem. Un tagad dosimies reklāmas pauzītē un atgriežamies pēc brītiņa. Kas kur kad LV. Lielākais kultūras un izklaides pasākumu kalendārs Latvijā. Kalendārs ir radīts ikvienam, kurš vēlas uzzināt par aktuālajiem notikumiem koncertdzīvē, teātrī, mākslās, kino, klubos, skaļākajiem brīvdabas pasākumiem, sarīkojumiem novados, atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Kas kur kad LV ir jūsu atpūtas ceļvedis visiem dzīves gadījumiem. Tūlīt sāksies Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas 2. daļa. Taču man jums ir viens jautājums. Kā jums šķiet, par ko es esmu pārģērbusies? Tehniskais darbinieks. Studente. Studente, kurai vajag čipu, lai tiktu iekšā. Asistente? Viens no mana labā. Ok, mana kārta. Vasarnieks. Sportists. Peldētājs. Festivālētājs. Labi. Un kas es esmu? Motociklists. Pianists no Rēzeknes. Es jums palīdzēšu, ja? Es nospēlēšu kaut ko, varbūt sapratīsiet. Liepainieks ģitārists. Jā. Manuprāt, mēs esam visu uzminējuši, kas mēs esam, tā kā laiks doties. Sāksim 2. daļu. Vai visi ir ieradušies, vai visiem blakus ir tas pats cilvēks, kas bija pirms tam blakus? Ja ir jauni, arī forši. Ja nav, tad neko darīt, tāda dzīve. Dargie mīļie, dārgie, ir pienācis brīdis noskaidrot svarīgu jautājumu. Kāds bija rūp, jā. Jā. Kāds bija 2025. gads jums un arī mazliet mums, bet vairāk jums. Un, protams, ka mēs sāksim ar cilvēkiem, kuriem mēs vēl neesam runājuši. Sveicināti, sveiki! Kāds bija 2025. Sastājāmies apkārt kā banda, jā. Kāds bija 2025. gads? Skaļš. Paldies. Konkrētākas lietas gribētos. Jā, neizplūstiet tik gari, skaļš, nesakiet īsāks vārds. Mēs sākām vispār diezgan daudz analizēt savu darbu. Ko mēs darām, kāpēc mēs darām, ko sagaida auditorija. Mēs sākām par to aktīvi. Ne tikai domāt vai pie vīna glāzes par to runāt, bet skatīties arī Eiropas mērogā, ko cilvēki sagaida. Cilvēki ar to, es domāju, auditoriju. Un mums ir tādas pētījums jau iegūts, kas ir veikts 27 valstīs, un uz tā pamata mēs esam sapratuši, ko auditorija gaida no pasākumiem. Un pirms tam jūs vienkārši uz Bobi kaut ko darījāt?
Čuks, ņūks un poļus. Kā tu zini? Tad Un mēs protams. nākamgad noskaidrosim, kas ir labāk, Bobis vai statistika pārbaudīt. Jep, jo šogad mēs uz statistiku paļaujamies. Vai ir iespējams arī uzzināt, kas ir tās lietas, kas bija tajā statistikā, un visi izvilks to līdz blociņus, vai tas ir noslēpums? Nē, tas nav noslēpums. Ir tādas divas pamatlietas, kas parādās Baltijas reģionā īpaši. Pirmais, kas mums ir svarīgi, jūs domājot... Tas ir tautas deju ansamblim noteikti jābūt. Varbūt, bet primāri tomēr tā ir personalizācija. Personalizācija, lai katrs mēs jūtamies šajā pasākumā uzrunātu personiski. Vai nu pirms pasākuma, vai tā ir kāda pirms pasākuma aptauja, vai pasākumā saturs ir balstīts uz mums. Es domāju, ka šis pasākums ir ļoti personalizēts. Un otrs ir jēgpilns saturs vai jēgpilna pieredze. Mēs saprotam, ka ir vērts uz to pasākumu iet, jo tur es iegūšu vai kārtīgi nobalēšos, kā varbūt, vai pavadīšu laiku ar saviem industrijas biedriem, vai varbūt... Jūra gadījumā pieēsties. Pieēsties. Ēdienam ir milzīga nozīme. Alkohola patēriņš samazinās, es nezinu. Tiksim galā. Jā. Tiksim galā. Jā. Paldies, ka izpildīji to jēgpilno sadaļu, jo to mēs noteikti nebūtu paņēmuši uz saviem 4 pleciem. Es 2 jau reku matemātika klibo, cik pleci ir 4 cilvēkiem. Paldies. Bet man gribās uzzināt, ka šeit, kāpēc, ka te var apsēsties vienkārši. Tātad, kāds jums bija pagājušais gads? Tas ir 25. Zini, kā parasti, kamēr tas gads notiek, tikmēr liekas, trakāk nevar vairs būt, un pēdējo reizi šito visu, un nākamgad noteikti ņemsim vieglāk. Bet tad, kad tas ir pagājis, jo nākamajā gadā atskatoties, liekas, ka nebija tik traki, tā kā viss bija kārtībā. Kurš no pasākumiem likās tāds nervus plosošākais, un pēc tam Dievs prieka asaras, no tā kā sanāca vai no tā, ka beidzās? Kurš tas tāds? Grūti teikt. Es ar komandu gadu ietvaros organizējam vairāk nekā 200 pasākumus. 200? Čaumansovs, Jānis Kazlons. Kauzmēns ļoti patīk. Paskat kāds kontrasts. 200 pasākumu. Kurš tad bija tas atmiņās paliekošākais? Ventspils pilsētas svētki. Tie ir liels pasākums. Un pasākumu ietvaros notiek ārkārtīgi daudz sīku pasākumu. Tie parasti paliek atmiņā tādi, kas ir sirdī tuvāki, ko tu skrupulozi un radoši gatavo. Pāris, starp citu, mums ir arī nominācijas šovakar, ceram uz balvām. Jā, ļoti labi. Mēs migrējam tālāk, lūdzu. Dosimies uz šejienu. Man uzreiz ir arī jautājums par 2025. gadu kungam uzjautāšu. Noteikti ir gadījies, ka ir gribējies klientam kaut ko pateikt un nav sanācis sejā. Varbūt tagad var pateikt, kas ir tie vārdi bijuši? Vispār diezgan bieži. Bet jāturās. Pareizi, tas ir profesionalitātes līmenis. Bet kāds ir bijis 2025. gads? Traki jaudīgs. Deju svētki bija gal galā. Manam mīļajam ansamblim 80 gadi. Skaists liels pasākums. Neizskaties tik vecs. Jā, bišķiņi ir vēl. Vai ir kāds deju solis, ko tu visiem ieteiktu? Ja jūs dejosiet, tad jā. Kāds? Man, piemēram, kas piestāvētu. Ejam? Jā! Mēs ejam dejot, lūdzu! Super Oskar demonstrācija! Ej! Es pieturēšu tev mikrofonu, lai tev... lai pamācītu, vajadzēs mikrofonu. Tas nevajadzēs? Mēs komentēsim. Vai gadījumā Oskars nav vienīgais, kas nav dejojis tavs deju ansamblī? Jā! Aplausi! Ļoti labi. Vai varētu Oskaru ņemt uz dziesmu svēt kādu soliņu? Nē, paldies. Arī dažreiz vieglāk godīgi un taisni pateikt. Man patīk, ka mēs ar nevienu citu cilvēku pie galdiņa neparunājam. Vai ir jāparunā vēl ar kādu cilvēku, ar kuru tu rekomendētu pie šī galdiņa parunāt? Pa kreisi un pa labi.
Ļoti labi. Tad ar jums nevajag runāt, es saprotu. Tas arī ir Jā, taisnība. Pa kreisi ir dziļš tāds apgalvojums. Kāds jums bija 2025. gads? Arī varandējisks. Ar to? Ejam! Nu, izskats, ka vēlreiz jāiet dejot Oskars. Es pamācīšu. Atrādi, Tu parādi, Oskar, parādi, kas tur jādara. Aiziet. Yeah! Dāmas un kungi, šīs ir... Dāmas un kungi, šis ir demonstrējums, kā vadītājs, pasākuma vadītājs kontrolē situāciju. Kā viņš parādīs, kā dejot. Es jau skatoties aizvelsos. Kāds jums bija 2025. Ejam! Arī dejot. Bija ļoti, tā var teikt, kā sprints. Ne kā gargabalnieks. Jā. Ar vienu ātrāk liekas, tas gads skrien un viss notiek, viss jāpaspēj. Jā. Un šogad atkal mēs ejam sprinta taisnē, vai varbūt ir temps nometnes? Nav nometnes. Jā, ir diezgan ko darīt, jā. Un loģiski jautājums arī šeit. Kāds bija jūsu 25. gads? Ak, Dievs. Viss gads mūzikā. Kas, teiksim, mūzikā, vai bija kādi pārsteigumi, vai kāds aizšāva greizi noti, vai viss bija precīzi? Viss gads mūzikā gamma. Jā! Aplaus! Ļoti skaisti. Vajadzētu sākt. Jā. Jā. Jā, to es saucu par mūziku! Tā ir mūzika! Jā, jā! Nu jāsāk. Kas? Nu jāvada pasākums. Nu, turpināsim ar izcilāko notikumu novados. Video lūdzu. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais notikums novados 2023. gadā bija gaismas pastaiga, izgaismotā Liepāja, pilsēta Paradoks. Bet 2024. gadā Emiļa Melngaļa mūzikas svētki. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais notikums novados ir Himnas goda diena Baumaņu Kārlim 190. Rīkotāji Limbažu novada kultūras pārvalde un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Izstāde Stāsts par vienu fotogrāfiju. Liepājas Latviešu biedrības nama 90 gadu jubilejai veltīts kultūra vēsturisks notikums. Rīkotājs Liepājas Latviešu biedrības nams. Liepājas kultūras balva 2024. Rīkotājs Liepājas kultūras pārvalde. Jā, starp citu, Limbažos Himnas goda dienā Baumaņu Kārlim pasākumu pavadīja 41 koris no dažādiem novadiem Latvijā, kā arī pasākuma dienā gājienā tika nests 191 metru garš Latvijas karogs. Un tā, izcilākais notikums novados 2025. gadā ir Himnas goda diena Baumaņu Kārlim 190. Rīkotāji Limbažu novada kultūras pārvalde un Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Labvakar! Paldies! Tiešām ir patiesas gods šeit šovakar būt. Satikt arī daudzus jūs, ar kuriem satikāmies jau pagājušo gadu. Bet himna, kā jau katrs latvietis zina, ir kaut kas vairāk kā vienkārši dziesma. Un to mēs arī no Limbažu puses, no Limbažiem, no Viļķenes, kas ir dzimtā vieta mūsu himnas autoram, arī mēģinām šos impulsus tādus diezgan izteiksmīgus arī sūtīt visiem jums. Lai vienmēr Latvijā skan Baumaņa Kārļa lūgsna Dievs sveitī Latviju. Paldies jums! Čau! Jā. Apsveicam ar uzvaru. Mums ir pāris jautājumi radušies tev, kā balvas saņēmējai par šo pasākumu. Ap šo pasākumu Kozmentu jautā. Jā, cik reizes himnai tika kliegts atkārtot? Jūs zināt, himna nav vienkārši dziesma. Tas ir kaut kas ļoti inteliģents, īpašs. To izpildām vienreiz, bet tā pamatīgi. Tad vienreiz izskanēja himna. Es domāju, šovakar noteikti mēs varētu neizpildīt himnu, bet tiekamies pēc 5 gadiem Viļķenē, parasti maija beigās, un kopā ar virsdirģentiem un Latvijas kora dziedātājiem, un noteikti nodziedāsim šo skaisto lūgsnu. Šodien es ceru, ka vakarā skanēs himna. Es riktīgi gribētu arī. Par tiem, kas tas būs labs laiks tām par raidījumam. Bet man ir vēl viena atsauce. Visiem tiem, kas šo skatās šī mirklī, mēs gaidām, tas ir mēs negaidām, bet vakarā būs hokejs vienkārši. Jā. Un, kā saka cilvēki, kā saka, no Dieva mutes ausīs, lai ir zelta medaļa. Man bija vēl viens tomēr šais jautājums. Cik garš bija karogs? 191 metrs. Kur viņš tiek izkarināts ikdienā? Viņš netiek izkarināts, tas patiesībā nav tā kā karogs, bet tāda dižlenta. Un tas ir par godu Baumaņa Kārļa jubilejai. Viņam šogad 25. gadā palika 190, un mēs, protams, Limbažu novadā turam ļoti cieši godā šo mūsu Latvijas dižgaru, un tas viens apzināti tika pielikts tā kā klāt, lai Latvija vienmēr būtu brīva, lai Latvijā vienmēr skanētu latviešu valoda, lai mēs turētu godā Latvijas tradīcijas, un, protams, lai nozīmīgos notikumos visi kopā vienotos šajā lūgsnā Dievs sveitī Latviju. Man patīk, kā es pajautāju par karogu, un bija viss šis garais, skaistais stāstījums, pilns izklāsts. Mīļš, paldies un apsveicu ar izcilības balvu. Turpināsim ar izcilāko koncertu. Lūdzu, video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais koncerts 2020. gadā bija liela koncerts Mesa par mums. 2021. gadā svētku dziesmu vakars Brāli, brāli. 2022. gadā Ziedonis Lācis vīrieši. Bet 2023. gadā astronautu koncerts Arēnā Rīga. 2024. gada izcilākais brīvdabas koncerts bija 3. lielais koncerts, kamēr izcilākais koncerts telpās bija grupas instrumenti koncerts Runā Rīga. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais koncerts ir Diždiena Līgo ziedēšana. Rīkotāji Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, Kultūras un tautas mākslas centrs Mazā ģilde un biedrība Jaundeju pieradinātāji. Jāņa Petera piemiņas koncerts Dzejnieka sirdsvārdi. Rīkotājs producents.lv. Ventspils pilsētas svētku noslēguma koncerts 735 baltas domas. Rīkotājs pašvaldības iestāde Ventspils kultūras centrs. Labi. Izcilākais koncerts. Diždiena Līgo ziedēšana.
Rīkotāji Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kultūras un tautas mākslas centrs, Mazā ģilde un biedrība Jaundeju pieradinātāji. Ups! Liels paldies par novērtējumu. Jāsaka tā, tā nebija tikai viena diena. Tas bija vairāk kā gads. Un tas nebija tikai viens notikums vienā dienā. Tie bija 10 koncerti vienā dienā šajā te Brīvdabas muzejā. Un mēs ar tādu lielu jaudu un sirsnību nosvinējam tos savus pirmos 80 gadus. Liels paldies Ligo dejotājiem, jo tas viss notika pateicoties viņiem. Paldies Mazai ģildei un paldies visiem, kas nāk un bauda un skatās latviešu deju. Paldies! Mēs sekojam. Jā. Vienā solī. Mēs sekojam labākajiem. Kā saka, jā, mums... Mani jau izmācīja. Jā. Mums ir jautājums uzreiz. Kas ir tas, ko 100 punkti darītu vēlreiz? Nu, ko nemainītu šajos koncertos? Ziniet, kā es par šo esmu starp citu domājis, bet es vispār dzīvē neko nemainīju. Visu darīt tieši tāpatās, kā ir bijis līdz šim. Tikai višķi jaudīgāk varbūt. Arī mūsu deju? Es varbūt kaut ko sarežģītāk nākošo reizi. Nu, tāpēc, kad izcilnieks arī pretī bija. Jā, ļoti labi. Aplausi, apsveicam, pelnīt. Turpināsim ar izcilāko zīmola aktivizācijas pasākumu. Lūdzu, video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais zīmola aktivizācijas pasākums 2023. gadā bija Rimī piknika zona, 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku norises laikā, bet 2024. gadā jaunā elektriskā Porsche Macan atklāšana. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais zīmola aktivizācijas pasākums ir Sajūtu dārzs Magnum Oāze, Garden of Senses Magnum Oasis, rīkotājs Skudras metropole sadarbībā ar Don't Panic Design Solutions. STEM zinātņu darbnīcas 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Rīkotājs Sponsor King, 27 Names biedrs. Tīklā TTT leģendas dzimšana, basketbola gross. Rīkotāji producenti Ilona Bičevska kopā ar Rihardu Streiki. Izcilākais zīmola aktivizācijas pasākums 2025. gadā. STEM zinātņu darbnīcas 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Rīkotājs Sponsor King, 27 Names biedrs. Mums ir jāsaka paldies pirmkārt šī pasākuma organizatoriem, ka ik gada notiek pasākums, kas izvērtē citus pasākums, un vienā kategorijā kopā ar TTT filmas pirmizrādi vai ar
Gundagas Skudriņas brīnišķīgi organizēto pasākumu. Protams, nav viegli piedalīties, bet zīmola aktivizācija ir viena varana lieta. Mēs ļoti daudz ar to nodarbojamies, un mums laikam ļoti labi sanāk. Mēs konkurējam visi pasaules līmenī, un par to laikam ir lielākais prieks, un priekā kolēģi uzvara. Kādam ir vienu gadu, kādam citu gadu. Mēs šogad svinam. Paldies! Sveicināti. Mēs joprojām sekojam labākajiem. Jā, droši. Mums uzreiz jautājums. Sakiet, mēs redzējām rezultātu. Sakiet, ko tas no jums prasiet? Cik daudz laika un kā jūs darbojaties, kā jūs ceļaties no rītiem? Katru sīkumu gribam dzirdēt minūtes laikā. Tikai 1 minūte. Mēs sākām pie projekta strādāt novembrī. Projekta norise bija jūlija sākumā. Jūs varat iedomāties, ka nevienu mirkli no novembra līdz jūlija sākumam mēs neatslābām. Tātad jūs lēni strādājat? Baigi daudz jāstrādā pasākumos. Es nodošu savai kolēģei Itai, jo viņa arī bija šajā projektā ļoti daudz iesaistīta. Esmu pateicīga visiem partneriem, piemēram, par tiem, kas bija Steam darbnīcās un bija atbildīgi par šīm darbnīcām. Vēl viens tāds jautājums. Mēs zinām, jūs esat tātad labākie, un mēs gribētu pajautāt, kā 4 brāļu zīmolu, kā jūs piestrādāt, lai visi mūs atpazīst? Jums šķiet ir par mazu auditoriju? Varētu vairāk? Arēna, Mežaparks? Es esmu bijis Mežaparkā, bet tur nav bijis cilvēku. Zooloģiskā dārzā? Ne īstajā laikā. Vai nebija saicināti īstie cilvēki. Bet jūsu šovi ir ļoti labi apmeklēti, un man liekas, 4 brāļu zīmols ir, es nezinu, kurš ar to strādā. Kāds no brāļiem varbūt? Mamma. Mammai labi sanāk. Pirmo sēklu tētis ielika pirms 42 gadiem šim šovam. Jā, bet aplaus, jā, apsveicam. Izcilākais korporatīvais pasākums. Lūdzu, video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais B2B pasākums 2022. gadā bija Dabas galerija, bet 2023. gadā vakars vecajā tīklu ražotnē. 2024. gada izcilākais korporatīvais pasākums bija Time to Shine. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais korporatīvais pasākums ir Bite 20, Bite Latvija darbinieku gada balle, rīkotājs Sijā Taču. Kas ir tur aiz horizonta? ZZ Dats 30 gadu dzimšanas dienas balle, rīkotājs Sijā Hugo Event. Ziemassvētku fabrika ārpus ierastā, Christmas Factory, Out of Box, rīkotāji Skudras metropole sadarbībā ar Don't Panic Design Solutions un Making Magic. Izcilākais korporatīvais pasākums 2025. gadā. Ziemassvētku fabrika ārpus ierastā, Christmas Factory, Out of Box. Rīkotāji Skudras metropole sadarbībā ar Don't Panic Design Solutions un Making Magic. Paldies! Paldies par novērtējumu, paldies par pārējiem nominantiem šajā kategorijā un sveiciens no komandas, kura ir tā pārgurusi pagājušajā gadā, ka ir aizmukusi ārpus robežām atpūsties. Mēs tevi gaidām.
Apsveicu. Mēs te kaut kā tevi aplenksim. Droši sēdies. Mēs... Droši. Pa vidiņu, jā, mums ļoti tieši izklājām jaunu drapērīnu reiz nelietot. Apsveicu pirmām kārtām. Kozmeņa jautājums. Jā, man ir jautājums. Man gribētu zināt tādu. Ir pasākums, ir korporatīvs pasākums, bet ir tikai 3 pozīcijas, ko drīkst izmantot. Kas ir tās 3 pozīcijas, lai vismaz kaut kas notiktu korporatīvā pasākumā? Citu neko nedrīkst izmantot. Tātad, kas tās ir? Pasūtītājs, izpildītājs, pārsteigums. Nē, es biju vairāk domājis, ka no sērijas tur skaņa, ēdinātājs tur tādā ziņa. Jā, nevar, diemžēl. Kāds cits var? Lētu, kvalitatīvu un izcilu pasākumu nevar uztaisīt par mazu budžetu un lētu naudu. Nē, bet ļoti daudz naudas uz šīm 3 pozīcijām. Kā tad? Tad var. Ļoti labi, bet arī redz, kur jau bija tas pārdošanas. Nē, ja jūs gribat labu, tad jau lai, mēs jau negribam sliktu, jā, labi, varam makus vairāk vaļā. Ļoti labi. Apsveicam ar balvu un novēlam arī tev atpūtu no balvu saņemšanas. Jā. Aplaus vēlreiz. Kas būs izcilākā konference? Lūkšu video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākā konference 2020. gadā bija fórums Līdere 2020, bet 2024. gadā 10. Latvijas pasākumu fórums. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākā konference ir 11. Latvijas pasākumu fórums, rīkotājs nodibinājums Latvijas pasākumu fórums. Baltic Security Conference 2025, rīkotājs Drošības profesionāļu asociācija. Educate, Encourage, Entertain, rīkotājs Skudras metropole sadarbībā ar Don't Panic Design Solutions. Izcilākā konference 2025. gadā. Baltic Security Conference 2025. Rīkotājs Drošības profesionāļu asociācija, lielākais Baltijas drošības pasākums, kuru pārstāvēja vairāk nekā 30 valstīs. Turpinām ar izcilāko festivālu. Lūkšu video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais festivāls 2022. gadā bija festivāls Summer Sound. 2023. gadā festivāls Summer Sound, bet 2024. gadā 10. sarunu festivāls Lampa. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais festivāls ir festivāls Summer Sound, rīkotājs Sijā Summer Sound. Pink Noise Riga, rīkotājs aģentūra Nords Event Communications. Riga Music Week, rīkotāji Music Latvia, Every Little Thing un NA Events. Starp šiem 3 festivāliem, neskatoties uz to, ka Riga Music Week rīkotājiem pasākumā bija vairāk nekā 50 mūziķu apvienības no Latvijas, Baltijas un Eiropas, un arī tas, ka mēs zinām, ka Summer Soundā ir vieglāk pazaudēt draugu nekā atrast kādu vietu, kur nopirkt dzērienu, tomēr viens no šiem festivāliem ir izpelnījies sociālajos tīklos komentāru no grupas Instrumenti, kas raksta šādi: Dārgais Palādium, dārgais Pink Noise Riga, paldies par šo leģendāro vakaru, kurā varējām atminēties mūsu vēsturi šajās telpās un radīt arī pavisam jaunu. Enerģija, kuru strāvoja caur mums visiem, bija vienkārši grandioza, kas tāds sen nebija piedzīvots. Un izcilākais festivāls ir Festivāls Summer Sound, rīkotājs Sijā Summer Sound.
Paldies. Es šim nebija gatava. Mēs esam vienīgā kategorija, kur nominanti visi ir šeit. Ieradušies, līdz ar to es apsveicu kolēģis Riga Music Week, Pink Noise festivāls. Jā, par šo man jāsaka paldies atkal pasākumu fórumam. 3. reizi mēs saņemam šo balvu, un tas liek secināt, ka mēs esam tāda stabila vērtība Latvijas pasākumu ainavā, tā varētu teikt. Un par to es vēlos teikt paldies mūsu apmeklētājiem, kur ir ļoti daudz un paliek arvien vairāk, un viņi atgriežas pie mums. Ļena apmeklē, piemēram, katru gadu. Gandrīz. Jā, un mīļākais festivāls. Paldies. Jā, mūsu atbalstītājiem, sadarbības partneriem, mūziķiem un fantastiskai komandai. Bez tās jau, protams, nekā. Paldies. Vai esi gatava interviju? Ak, Dievs, ieraugu un jau tik laimīgi, kad ieraugu mūs. Jā, pirmais jautājums, jā, Oskar. Jā, varbūt var mums pačukstēt par šo gadu, varbūt ir kāds mākslinieks vai kas, kur tu gribētu mums nejauši izčukstēties, kas būs šogad. Nē, paldies. Nē, paldies. Labi, kur tu nakšņo festivāla laikā? Es nenakšņoju. Tu organizēju festivālu, tu nenakšņo. Tātad, cik stundas no vietas tu nenakšņo? Daudz, ārkārtīgi daudz. Faktiski tās ir 2 pilnas nedēļas, kur laikā nakšņošana sanāk, varbūt 2 naktas kopsumā saskaitot. Man reāli ir īstenībā viens jautājums, kas interesē. Varbūt, man nevar būt muļķīgs jautājums. Nē, ir tāds, kas man interesē dziesmu svētkos un visās pārējās lietās. Ir tādi, visi tur galvenie jautājumi, man ir tāds negalvenais. Cik uz Summer Sound jūs pasūtat toaletes? Tur, man liekas, vienkārši rindām viņas ir. 2 rindām, parka teritorijā un pludmalē. 2 garas, ļoti garas rindas ar toaletēm. Tātad cilvēki tur klausās mūziku un... Apsveicam ar balvu. Bet cik es dzirdēju, balvā ir kūdra. Tur, lai nepārprotu. Dargie viesi, nominanti, laureāti, laiks reklāmas pauzei. Kas kur kad LV. Lielākais kultūras un izklaides pasākumu kalendārs Latvijā. Kalendārs ir radīts ikvienam, kurš vēlas uzzināt par aktuālajiem notikumiem koncertdzīvē, teātrī, mākslās, kino, klubos, skaļākajiem brīvdabas pasākumiem, sarīkojumiem novados, atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Kas kur kad LV ir jūsu atpūtas ceļvedis visiem dzīves gadījumiem. Labi, 3. daļa. Ko darām? Es būšu TTT basketbola komandas pārstāvis. Es zinu, ka tā ir sieviešu komanda, bet TTT filma ir saņēmusi ļoti daudz nomināciju šajā pasākumā. Un tad es varētu iemest 3 punktnieku bez bumbas. Nē, manuprāt, ir jāsāk ar mani. Jo esmu vienīgā sieviešu pārstāve. Man ir šī kleita, es uzlaidīšos ar liftu augšā un varētu skanēt mūziku. Un tā kā mūziķis nav ieradies, es kā režisors spēlēšu klavierus, būs dūmi, celsies rampa, gaismas būs nedaudz pietumšinātas, lai panāktu dramatisku efektu. Ideāli. Aidā, sākam 3. Sākam? Sāk. Sveicināti! Man 90 grādu pagrieziens un es esam klāt. Kāds jums bija 2025. gads? Kozmen! Es varētu savu svētku uzrunu sākt. Mēs esam no Dobeles, no saulainākās pilsētas Latvijā. Tā kā mums bija ļoti saulains gads, ļoti enerģisks, aizraujošs, pasākumiem bagāts. Mēs jau te ar kolēģi dzirdējām 200, mēs sākām skaitīt, ka mums tā pasākumi ir pārvaldēm, parasti viņi ir ļoti daudz. Cik sanāca? Mums ir 47 struktūras, un ja katru mēnesi notiek viens pasākums, kuram tā matemātika bija stiprā? Man bija stiprā puse, tad vismaz 6. Es būtu teicis 6, 7. Tie nozīmīgi. Jā. Jūs bijāt no Dobeles? Jā.
Vēl ir? Ja? Jā, nē, es atceros, viena dāma teica par to vietu kaut ko, es neatceros īsti. Par reģionu. Jā. Jā, bet Kas skaists reģions. Kā ceriņiem Dobelē iet? Brīnišķīgi. Aivim? Šogad, starp citu, jūs zināt, kas ir Pēteris Upītis? Es zinu, es fotografējos ar visiem tiem ceriņiem, es viņus visus zinu, man patīk. Šogad viņam būs liela jubileja, tā kā mēs gaidām 22. maijā ciemos pie mums Dobelē. Visus vai tikai mums? Visus, kuriem ir nerakstītās vārda dienas kalendārā. Brīnišķīgi, man ir. Jā? Jums ir kalendārā vārdiem? Nav. Nerakstītā. Kā jūs sauc? Neģiežda. Cerība? Jā. Tā kā sākums no ceriņa. Jā, loģiski. Jā. Noslēdzošais galdiņš, pirms mēs lidojam tālāk nominācijās. Skatos, divas kolēģis jūta, ka mēs tuvojamies, un viņas izjutās ārā no telpas. Kāds jums bija 2025. gads? Joprojām darbīgs, par ko man liels prieks. Vai jums vēl nav beidzies? Vēl nav pāršķirts kalendārs. Mēs esam 6. Jūs pēc kura kalendāra dzīvojat? Es dzīvoju pēc kalendāra, ja es jauno gadu sagaidu Vecrīgā, un nākamajā 31. decembrī atkal esmu Vecrīgā uz ielas, tātad gadi mainās. Ok, tas man būs jāizskaidro. Jautājums, tas ir loģiski, ka varbūt nepieklājīgs jautājums, bet pēc jūsu aprēķiniem, cik tad jums sanāk gadu ir? Tāds 29. februāra dzimšanas dienas laikam rēbus. 5. Man ļoti patīk jūsu tumšzilā žaķeta. Tā ir pareizā. Tieši tā. 10 respekta punkti. Jāuzjautā arī jums, kā tad jums 2025. gadā gāja? Tāpat Vecrīgā. Labi. Pašaujiet vaļā. Tad es jautāšu, lai mēs saprastu, bija 200. Cik jūs pasākumos pabijāt 2025. Vai no Vecrīgas nekur prom netikāt? Nē, nesenāts iziet no Vecrīgas. Dažus apmeklēju. Dažus tas ir vairāk kā 2 vai vairāk kā 200? Vairāk kā 10. Mums ir arī pa vidiņu. Ļoti skaisti. Dāmas kungi, es teikšu, ka mēs esam uzzinājuši, kāds ir bijis 2025. gads, un tagad lielākā daļa cilvēku var šajā zālē atvieglot uzelpot, jo mēs jums vairs netuvosimies. Pagaidām. Kāda prieka aplausus. Ovācijas. Var rakstīt īziņu šīm divām kolēģiem, ka viņas var atgriezties šajā brīdī, jo mums ir jānoskaidro izcilākie pasākumi 2025. gadā. Iedomāsimies vīziju. Telpa ir tumša, skan mūzika un paceļās dīva. Un balvu saņemšanas ceremonija var turpināties.
Izcilākais tradīcijās un vai jaunradē balstītais kopienas pasākums. Lūdzu, video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākā Rīgas tradīcija 2022. gadā bija Rimī Rīgas maratons. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais tradīcijās un vai jaunradē balstītais kopienas pasākums ir Himnas goda diena Baumaņu Kārlim 190. Rīkotāji Limbažu novada kultūras pārvalde un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Luminiscējošās mākslas plenērs Miers. Rīkotājs pašvaldības iestāde Ventspils kultūras centrs. Rīgas pilsētas jaunā 2026. gada sagaidīšanas svinības Vecrīgā. Rīkotājs Rīgas valsts pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Izcilākais tradīcijās un vai jaunradē balstītais kopienas pasākums ir Rīgas pilsētas jaunā 2026. gada sagaidīšanas svinības Vecrīgā. Rīkotājs Rīgas valsts pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Tagad, laikam, ir arī atbilde, kāpēc es katru 31. decembru un 1. janvāru esmu Vecrīgā. Man ir 3 paldies. Pirmais paldies visumam, kas man ir daudz gadu garumā, ir saveicis kopā ar cilvēkiem, ar ko mēs kopā strādājam, radām un darām. Otrais paldies jums, jo profesionāļu balsojumu par saņemt tas ir lielākais atalgojums. Ja jūs zināt drēbi no visām pusēm, ne tikai šo skaisto krāšņo video, ko var redzēt. Un trešais paldies nodibinājumam Latvijas pasākumu fórums valdei par to, ka jūs visus mūs turat šeit kopā. Paldies! Apsveicam, apsveicam. Ļausim apsēsties. Jūs, pa vidu var ievēlēties vēlēšanos. Mums uzreiz jautājums. Vai jūs esat tas cilvēks, kuru šampaniešu korķa izšaušana vairs nenobiedē? Jā. Un uzreiz jautājums nākotnē. Vai jums liekas, ka vajadzētu ieviest kādu jaunu tradīciju? Un kas tā būtu? Bija viena nepatīkama tradīcija, kad es biju, diemžēl, spiesta tāpat kā visi pārējie jauno gadu sagaidīt mājās un pamosties savā gultā 8:30 no rīta. Šādu tradīciju es negribu vairāk ieviest. Tā kā paliksim pie vecajām, labajām, ierastajām tradīcijām. Bet, lai vairāk apvienotu tautu, nevajadzētu varbūt tā tradīcija nestāv uzreiz tikko iedomājas, ka laika atskaiti veikt atskaitīt ieņemsim no 1000. Jūs to pats neizturēsiet, bet mēs padomāsim par to. Labi, paldies. Jā, milzīgs paldies. Apsveicam ar izcilības balvu. Turpinām ar izcilāko bērnu pasākumu. Lūdzu, video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais bērnu pasākums 2022. gadā bija Valdburģu nakts pastaiga. 2023. gadā IKEA bumbiņfests, bet 2024. gadā putnu dziesmas Raimonds Pauls un Guntars Račs, Dzeguzīte un Dzinteriņš. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais bērnu pasākums ir muzikālā izrāde Emīla Nedarbi, rīkotājs Latvijas jaunatnes teātris, Rimī Rīgas maratona bērnu diena 2025, rīkotājs Sian Nords Event Communications, Nekom sadarbībā ar partneriem, STEM zinātņu darbnīcas 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, rīkotājs Sponsorking 27 Names biedrs.
Rimī Rīgas maratonu Bērnu diena 2025. Rīkotājs Sijā Nords Event Communications. Paldies, dārgie draugi, par šo skaisto novērtējumu. Paldies manai komandai, kas bija pārāk sakautrējušies, lai šodien nākt saņemt šo balvu. Jo tieši pateicoties viņiem, Rimī Rīgas maratona bērndiena ir izaugusi no praktiski pāris 10 sīkajiem, toreiz vēl Parciņā pie Raiņa pieminekļa, un tad beidzot ar lielu noslēgumu skaistāks, kāds viņš tagad ir 11. novembra Krasmalā. Protams, Rimī, paldies, jo viņi ir tie, kam vispār pienākās piemineklis par tautas sporta atbalstīšanu. Un visbeidzot, paldies, protams, jums visiem, dārgie draugi, par to, ka jūs turat profesionālo Latvijas pasākumu latiņu augstu un Mārcim, kurš to visu savalk kopā. Paldies! Jā. Nu, un loģiski jautājums tātad bija bišķiņ tikai jāturpina ciku, caku, šuju. Lelei, jaku. Profesionāls uzreiz redzams, kā saka, bez šī hīta nevar neviens bērnu pasākums iztikt. Pilnīgi piekrītu, un es laikam pamocīšu tavus kolēģis, vai viņas būs, jautājums, ne, laikam jautājums visiem jums trījiem reizē. Es nobridīšu šeit. Jā, nobrid. Vai jums ir bērni? Ir ļoti labi. Tas, no. 4 kājainas tikai. 4 kājainas bērns? Ļoti labi. Tas bija Džeki, tur prasīja to uzdot, tāpēc iepinu, ka tas ir 3, tā kāds bija vairāk tur tā. Un dāmas ļoti, viņas izskrēja tikko. Bet vai jūs priekš bērnu dienas saturu izmēģināt kaut kā uz saviem bērniem, un 4 kājainiem bērniem, un tu nekur? Tu neticēsi, bet mana meita, man liekas, ka visus gadus ir uzvarējusi tajā mazajā dišsprintā. Un pilnīgi bez blata. Jā, neticēsi. Starts ir šeit, finišs tepat. Mana meina, un tā pārējiem starts atpakaļ tur. Sprinta princese, jā. Jā, vai tu kaut kā aktīvi savu meitu bīdi tajā, vai viņa piespied brīvprātīgi to dara, vai brīvprātīgi? Es pat vairs jau nezinu, kur ir robeža. Viņai nākās būt sprinta princesei. Kozman, tu gribi kaut ko vēl pajautāt, pateikt? Paldies. Apsveicam jūs ar lielo panākumu. Izcilākie pilsētas svētki. Lūdzu, video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākie pilsētas svētki 2020. gadā bija Smiltenes pilsētas svētki, Smiltenē 100, stipri cilvēki, stipra pilsēta. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākie pilsētas svētki ir Dobeles pilsētas festivāls sāca vasaru te 25. Rīkotājs Dobeles novada kultūras pārvalde. Rīgas dzimšanas dienas svinības Svini Rīga. Rīkotājs Rīgas valsts pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Rīgas pilsētas jaunā 2026. gada sagaidīšanas svinības Vecrīgā. Rīkotājs Rīgas valsts pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Izcilākie pilsētas svētki 2025. gadā. Rīgas dzimšanas dienas svinības Svini Rīga. Rīkotājs Rīgas valsts pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Nu, ko Rīga 824 godam nosvinēts? Šogad Rīgai 825 svinam. Paldies! Sveicināti! Mēs jau tepat no jaungada svinībām tevi gaidām. Blakus? Jā.
jautājums uzreiz. Pilsētas svētki. Cik tajā dienā nākās nostaigāt soļus? 43,000. 43,000. Tas ir ļoti daudz. Cik pēc šiem pilsētas svētkiem ilgi jūs atpūšaties? Vai uzreiz gatavojaties maratonam? Maratonu vēl pa ātru. Mēs gatavamies jauniem gadam. Kas sākat pirms tam? Kāds bija jautājums? Jautājums bija tāds, ko jūs ieteiktu pašvaldībām, kas varbūt kautrējās tur uztaisīt savus kādus svētkus? Ko jūs viņiem ieteiktu? Nebaidīties. Oskar, pasaka, kuras pašvaldības netaisa svētkus? Manējā. Man ir sava privāta. Jā, apsveicam, jums ir ļoti nokrauts galds. Apsveicam, labi esat strādājuši. Turpinām ar izcilāko nestandarta pasākumu. Lūdzu, video. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas izcilākais nestandarta pasākums 2021. gadā bija peldošā sala Mordangas ezerā. 2022. gadā Dabas galerija, 2023. gadā Ukraine Residence of Freedom, bet 2024. gadā Digitālo ziedu galerija Šampaniešu bārs. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākais nestandarta pasākums ir gastronomiskā provokācija laikā un telpā, rīkotāji Skudras Metropole un Don't Panic Design Solutions. Rainis Kokos, muzikāli literārs pikniks, rīkotājs Liepājas kultūras pārvalde. Triku šovs Iluzionists Eģus ugunī. Rīkotājs Sijā Iluzionists Eģus. Izcilākais nestandarta pasākums. Gastronomiskā provokācija laikā un telpā. Rīkotāji Skudras Metropole un Don't Panic Design Solutions. Paldies! Paldies, Rīga Ārtvīka, par uzticēšanos. Kāds pārsteigums. Ejam, mums jauna draperija, vēl jaunāka nekā iepriekšējā. Sveicināti, sveicināti. No kurienes nāk šīs nestandarta idejas? Kā pie tādām nonāk vienkārši? Vai jums nepieciešama kāda nestandarta vadītāja? Mums ir noteikti nepieciešama nestandarta vadītāji. Nestandarts ir mūsu mīļākais formāts. Kā jūs redzējāt, visus gadus pasākumu fórumā esam bijuši balvu saņēmēji. Un kā jūs nonākat līdz tam, ka jums viss pa sētas durvīm nāk iekšā? Apējot standartus. Vai tā? Nē, šāds. Izvēloties nestandartu. Tieši tā kā nosaukumā ir tā kā, jā, nestandarta risinājums. Un kā jūs, bet sanāk, tie ir oriģināli pasākumi vai kāds jums saka, mēs gribam kaut ko pilnīgi, kas nevienam nav bijis? Lielākoties tie ir oriģināli pasākumi. Un viņi sanāk ar plusiņu? Zaļais Excelīts vai tas? Paldies, apsveicām! Apsveicām! Ho, ho, ho! Izcilākā atklāšana vai ceremonija? Lūdzu, video.
Pamatojoties uz Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas nolikumu šajā gadā, Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā radīta jauna nominācija, kas atzīmē izcilas ceremonijas vai atklāšanas notikumus. 2025. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti kategorijā izcilākā atklāšana ceremonija ir eksporto atklāšanas pasākums šovs uz ūdens, rīkotājs Sijā Unique. Gamma apbalvošanas ceremonija un zvaigžņu koncerts, rīkotājs Latvijas izpildītāju un producentu apvienība Laipa. Kino un mode Riga Fashion Week atklāšana, Sandras Silas radīto kinotērpu skati, rīkotājs Baltijas modes federācija un Avantis Promo. Izcilākā atklāšana vai ceremonija ir eksporto atklāšanas pasākums šovs uz ūdens, rīkotājs Sijā Unique. Jā, ko lai pasaka? Šis projekts īstenībā tapa no pašas apakšas 5 gadu garumā. Mēs viņu būvējām no nulles Rīgas centrā. Un tas atklāšanas ceremonija bija principā tāds ķirsīts uz kūkas, kā mēs sakām. Un šis ir ļoti, ļoti pagodinājums liels, kad tāds pirmais apliecinājums, kad ir izdevies. Visvairāk, laikam, jāsaka paldies ir kompānijai Unique un Q Events tieši šiem diviem galvenajiem organizatoriem, bez kuriem tas nekas nevarētu notikt. Tā kā tas izdevās un notika. Paldies! Paldies, dāmas un kungi. Tas, jā, visi atnāk šeit, jūs sakat, tas bija negaidīt. Šis bija tiešām negaidīt. Paldies! Nē, mēs neko. Mēs kaut ko sveicināti, skaistie cilvēki. Jā, principā uzreiz arī jautājums, kā ir būt vienīgajam, kas godīgi pasaka, ka bija negaidīti? Diezgan negaidīti. Jā. 5 gadus gatavoties, tas ir diezgan ilgi. Paldies! Man interesē, no kura brīža tas bija vēl bedri raka, un jūs jau jahtas likāt piestātnē un lampas skrūvējāt? Zini kā, pavisam godīgi, aizliegtajā pasākumā 20. gada 1. janvārī 10. no rīta tika pieņemts lēmums par šo visu. 1. janvārī 20. gadā, jā. Mēs nedrīkstējām, Tas paliks starp mums un nekur tālāk arī neaizies, ka tas tad sākās. Un cik reizes šo te gadiņu laikā mainījās koncepts? Wow. Zini kā, man ir tāds folders par šo te projektu, un tur nav bildes vai ko iekšā. Viņš ir 16 gigabaitus liels, bez bildēm un video. Tā kā var saprast, cik reizes ir mainījies tas viss pārrakstīts, pārtaisīts un beigās pie tā, kur mēs nonācām. Vai tas nozīmē, ka lampiņas tika atkal izskrūvētas ārā un tad, nē, tomēr? Jā. Labi, man vēl noslēdzošais jautājums. Ne jau tas man, jā. Vai kāds var kaut ko, labi, cik tāds pasākums, viņa galvenajā, labi, cik šis pasākums izmaksāja? Vai tas komerc noslēpums? Noslēpums, lai paliek noslēpums. Labi, cik procentuāli tas pārgāja pāri budžetam? Daudz. Tā kā reiz 2. Jā, jo, tā es negribēju teikt, bet tur bija riskanti, bija viss. Bija ūdens, bija rudens, bija ļoti daudz mainīgi apstākļi, tāpēc arī mums bija jāparedz viss.
Un visbeidzot, cik ļoti tu aiz aizkustinājuma raudāji pēc pasākuma? Šis bija īstenībā, es nepārspīlēju. Es tiešām nepārspīlēju. Mēs esam pasākumu cilvēki, mēs vienmēr nedaudz pārspīlējam. Bet šis pasākums bija tāds, kurā es tiešām nobirdināju asaru, jo mums nāca tik daudz nepazīstamu cilvēku klāt pēc šova, kas vienkārši mūs apskauj un teica, ka kaut kas tāds Rīgā nav redzēts, tad tu saproti, ka tu kaut ko dari dzīvē pareizi. Un tas es tiešām nepārspīlēju. Tas bija viens no skaistākajiem maniem dzīves mirkļiem. Oh, wow. Rekur cilvēks arī par asarām ļoti gribēja runāt. Jā, mums pat ir iemūžināta bilde, kur es raudu. Tas ir, tu ne jau pie tām esi stāvot. Nē, ar tādu lielu skaidru un visi kopā komanda apķērušies. Tā kā viss skaisti. Burvīgi. Apsveicam ar lielo pasākumu, lielo notikumu un arī ar milzīgo atzinību par izcilu pasākumu. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balva 2025 ir noslēgusies. Visas nominācijas ir tikušas un atradušas savus laureātus, tāpēc tagad vārds Latvijas pasākumu fóruma direktoram Mārcim Gulbim. Labvakar, un visiem paldies par to, ka jūs iesniedzāt pasākumus, par to, ka jūs balsojāt. Un šogad mums teorētiski tātad varēja kopā balsot 1931 cilvēks, tik ir mūsu datubāzē, un nobalsoja rekordliels skaits, par ko visiem paldies, kas balsoja. Jauns gads ir sācies, jauni pasākumi, un es aicinu mūs visus turēt to foršo tempu, ko mēs visi esam uzņēmuši, gan tie, kas ir šeit, gan tie, kas ir mūsu skatās dažādos veidos, tiekamies pasākumu fóruma aktivitātes, tiekamies nākamgad balvā, un lai mums visiem foršs, produktīvs gads. Paldies!